vafels, jo vafels ir pankūks ar presīti. Un man kā tādam entuziastiskam, es tikko biju atbrauks no ārvalstīm, es gribēju mainīt pasauli. Viņu lielākā problēma ir tas, kā ārstīs. Bam! Kas tas ir? Šis tev patiks. Zini, man ir foršā politkorektā atbilde. man ir arī man personīga. Nu, bet klausies! Yeah. Go! Yeah. Nu, bet klausies, Latvija! Tiklīdz tu dod zaļo gaismu, tā mēs ir gatavi. Kas tas novir? Tātad, saruna būs nestrukturēta. Podkāsts nosaukums ir, nu, bet klausies. Pa lielam, tā ir diezgan... Kā tas aizsākās ar līdzīgiem vārdiem, man pēdējā gada laikā pienāca pēc kīnotiem, pienāk klāt cilvēks un saka, wow, tik labi, es to dzirdēju Rigakomā, tagad uzņēmēju formā un vēl kaut kur. Nu, bet klausies, tev varbūt kāds podkāsts ir, kur var uzzināt vairāk, jo cilvēkiem interesē konteksta logi, tokenizācija, ierobežojumi, kāpēc man GPT atbild tā vai šitā vai tā vai tā, un tāds šogad, tas, pēdējā kundze, kas pienāca klāt, man bija tāds, okay, I got you. Kristāp, mēs ļoti līdzīgā settingā sēžam birojā, un mēs savā starpā tur aiz monitoru šitā te, tu redzēji MCP tools un vēl kaut kas. Un tas bija tāds mūsu sarunas savstarpējās, kādam interesē, bet man interesē vēl speciālisti, jo AI nav nekāds super brīnums, nav Magic Ones, tā ir ikdiena, tā ir mūsu ikdiena. Labi, mēs tur noscīt esam tur burbulī, attīstam pa savam, tu no tehniskās vides, mēs kaut kā Kristaps no kreatīvās, mums ir ko pastāstīt vēl cilvēkiem, kam interesē vairāk un kaut kādā sazipotā formātā, tāpēc tas podcasts tāds kaut kāds izveidojās. Viņš ir diezgan brīvā, nestrukturētā formātā. Mums tev ir katrams pilnīgi savu jautājumu. un tu esi šeit, tāpēc, ka tu esi interesanta mums. Novi? Tad jau ir šeit blēža. Nu, jā. Tad īstenībā es tev gribētu pajautāt, tu jau kaut kādu ilgāku laiku esi IT influenceris. Burtiskā nozīmē no pirmajiem vafeļu meetupiem. Viņi bija reiz gadā sākumā, ne? Viņi baigi reiz mēnesī. Reiz mēnesī, jā. Ok, bija reiz mēnesī. Tagad viņi ir reģionāli, un tu esi kaut kā tu aizspredojusi, ka viņi droši vien kā franšīzes popojās augšā vis kaut kur. Tu pat brauc uz viņiem visiem arī? Man ir atsevišķi reizi, kad es nebraucu, jo tagad man ir superīga komanda, kas ļauj man tādu opciju vispār izvēlēties, bet jā, principā tas ir mans babies, tas ir mans passion projects, sākās tas viss kā hobijs, un principā tas pasākums sākās tad, kad es atgriezos atpakaļ no ārvalstīm, lai pabeigtu maģistrītē, un es sapratu, ka es vairāk negribu programmēt, un es biju programmējusi 8 gadus, un es sapratu, jā, ok, man vajag kaut kādu pauzīt, man vajag kaut ko citu dzīvē. Un vārds pa vārdam mēs toreiz kopā braucām no hackatona. Man liekas, ka mēs visticamāk arī tur kaut kur tikāmies ar tevi. Liepājā droši. Toreiz es biju Ventspilī, man liekas. Bet, jā, respektīvi, mēs bijām visu naktī nohakojušies, un man teica, runā ar mani, jo šofers, kas bija pie stūras, interesants, coworking Liepāja vadītājs, viņš teica, runā ar mani, vienkārši kaut ko stāst, jo man nāk miegs. Es sāku, zinu, kas būtu ritīgi stilīgi, ja Liepājā būtu tāds normāls IT pasākums, jo man no ārvalstīm atgriežoties, es Liepājā izjūtu to, ka man vienkārši nav kur iet kā IT cilvēkam. Ko man darīt? Man iet uz restorānu, runāt ar IT, un nebija īsti, kur es ka nav, tad jāuzstājas. Tu esi liepājnieks, ja? Katram liepājniekam ir jāpaziņo, ka viņš ir liepājnieks, un tāda saruna var sākties. Un tā es sāku stāstīt par to konceptu, un es saku, tur vajadzētu būt pankūkām.
Pankūks baigā ņemšanās. Ok, vafels. Jo vafels ir pankūks ar presīti. un jā, tā tas viss sākās IT. Kaut kā jau tas IT cilvēks vajag ievilināt, tad vafels bija tas weapon of choice. Jā, es neesmu saldumīls at all. Es esmu apēdis pāris tās jūsu vafels ar šokolādi. Tās ir labas vafels. Tā kā man sugars spaiko, un es nejūtos labi pēc viņām, bet tās ir labas vafels. Nu jā, ok, intrīgi. Un skaidrs, mēs tev tikāmies tur tālunā, runājam vēl kaut ko, un es esmu rītīgi lepns, jo es tev ļoti respektēju kā speciālistu. Tu esi gudra. Paldies. Tu esi gudra un laikā, kur ir uzpapojušies super daudz tur AI influenceri, vēl kaut kas. Viņi nezina basicus nosacīt. Nekas ir difūzijas modelis, nekas, kāpēc? Un es jau arī neesmu tur computer science nestudējis, vienkārši, es pašmācības ceļā, es lasu dokumentāciju, man tas ir interesanti, tas ir mans hobijs jau super ilgus gadus no machine learning, computer vision laikiem, un kaut kā man tā salikās šis te viss pasākums. Jā, viena lieta, pastāst, ko tu dari ar RSU, cik sens tu esi, un kas ir tava loma, jo es ritīgi gribētu zināt, kā mums attīstās izglītības nozara, laikam tā varētu teikt. Ok. Tātad Rīgas Tradiņu universitātē es esmu gandrīz gadu, un es esmu digitālās transformācijas mākslīgā intelekta virziena vadītāja. Kind of tā kā head of AI. Un mans uzdevums galvenais ir visos iespējamos veidos panākt, ka mēs to tehnoloģiju lietojam, bet, protams, tādā jēgpilnā, sakarīgā veidā, kaut kas pienes labumu, nevis vienkārši, tā kā bliežam. Un tas ir diezgan liels izaicinājums, jo ir dažādi līmeņi. Rīgas Tradiņu universitāte ir gigantiska. Tur ir vairāk kā 10,000 studenti, tur ir vairāk kā 2,000 darbinieku. Tā ir tāda nopietna lieta, cik es zinu no tās statistikas. Un jā, tagad dažādos līmeņos tas viss ir jāievieš. Un pirmais, ar ko mēs sākām, principā tikko ir nākamnedēļ, respektīvi 21. maijā, tiks atklāta jauna studiju programma, kas ir paveikts, ir done. Būs digitālās stratēģijas un mākslīgā intelekta vadība, lai mums būtu vairāk vadītāji, kas saprot tieši tas, ko tu teici, ka mums vajag vairāk vadītājus, kas saprot vispār no tās tehnoloģijas kaut ko, jo šobrīd nav tā, ka pat jebkurš vadītājs saprot, ar ko, piemēram, atšķirās AI Teslā un ChatGPT. Lai vadītājs to izskaidrot, es nezinu, cik daudz to tā var, tādos vienkāršos terminos pat izskaidrot. Lūk, un priekš tā ir tā programma radīt, lai mums būtu vairāk vadītāju. Tas ir tie pirmie soļi. Nākamie soļi ir vēl vairāk audzēt kompetenci, jo vēsturiski Rīgas Tradiņu universitāte nav līderis AI. Un mēs arī, principā, necenšamies iet AI izstrādē, bet tajā, ka tiek lietot mākslīgā intelekta rīki, un viņi tiek pielietot jēgpilni gan medicīnā, gan arī vadībā un dažādās disciplīnās. Bet arī tādā administratīvā līmenī, jā? Jā, visos līmeņos tas ir tāds skaidrošanas, stāstīšanas un mēģināšanas kombinācija, kur mēs cenšamies vienkārši kaut ko darīt, lai cilvēks sāk saprast, kad lietot, kad nelietot, un jēgpilnī to ieviest tādā fundamentālā arī līmenī, lai tas nav tikai tāds, lai teiksim tā, un arī, lai izglītība ir nākotnes izglītība, jo ir baigā tāda, šodien, laikam, tā tematika vispār būs par izglītību lielākoties, jo bieži vien izglītībā notiek tas, ka tā izglītība tā kā ir vēsturiski attīstās, un tad kaut kādā mirklī viņi beidz līdz attīstīties. Un tad mākslīgais intelekts ir tā tehnoloģija, kurai ir visu laiku jāattīstās līdzi, jāaug kopā. Man šis tieši liekas interesanti, jo studiju programmas, kad licencēšanas procesā, tev ir jāparedz, ka viņa strādās šādi. Un tev tas margins izmaiņām ir diezgan neliels, līdz 20% to var study curriculum mainīt. Tātad, ko tu pasniedz un kādā formātā. Tātad, lai šo atzītu par augstākās izglītības studiju programmu, tev ir jāiesniedz kaudz ar papīriem, un tev jāpasaka, mēs mācīsim šo tādā veidā, tāds izskatīsies lekciju nosaukumi, tāds būs saturs. Un licencēšana viens, pēc tam studiju virziens tiek akreditēts, un tev super tālu jāparedz nākotnē, lai gan šajā gadījumā, kā ģenerika nosaukt. Tu tikko teici, jūs pabeidzāt programmu. Jā, kā tu sniegsi dinamisku programmu, ko var akreditēt uz 6 gadiem? Jā. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Tu super precīzi to uzreiz noidentificēji un pārāk nianses atlasināji šo lietu. Un tiešām tas ir tikai 20% drīkst pa labi, pa kreisi, bet mēs tieši ar tā domu piegājām, jo mans tas lauciņš mākslīgajā intelektā, viņš nav sācies ar RSU, viņš jau ir kādu laiciņu.
Un šobrīd ir jau tūlīt būs 5. gads, kad mākslīgā intelekta talantu programmu mēs vadu Latvijā. Tā ir pirmā šāda veida programma, kas ir arī jauniem cilvēkiem, lai mācītos un darbotos. Un šajā programmā mēs sapratām, ka ir vajadzīgs praktisks prasmes, kad Latvijai vienkārši vajag vairāk mākslīgā intelekta izstrādātājs, un vienīgais ceļš uz to ir caur praktiskām lietām. Nu, lūk, izejot no tā fona, ka mums vajag šos speciālistus un ka mēs viņus tagad arī gatavojam, mēs tad ar šo pieredzi es iegāju Rīgas Stradiņu universitātē. Un mēs sapratām, ka to, ko zina šie jaunieši, vadītāji, nespēs saprast, nespēs vadīt, un kāds, protams, spēs, tas viss ir tāds spektrs, bet jā, un tāpēc ir vajadzīga šī studiju programma. Un Tā ir bakalaura, piedod, kā rādz? Tā ir maģistra līmeņa, jo, mēs ejam uz to, kas būs vadītājiem. MBA, lai viņi rūbīgi, ko viņu speciālisti, tā kā spēj. Nu jā, lai viņi var strādāt ar datiem, lai viņi var pieņemt datos balstīts lēmums, ir super seksīgā tēma par datiem un visu to. Un lai viņi saprot, cik tās tehnoloģijas maksā. Vai viņus cenšas kāds apčakarēt vai necenšas apčakarēt? Jo tagad ir miljons. Mēs tiešām zinām, ka ir visi AI guru tagad, un visi grib ieviest kaut ko, kur mēs tur kaut ko saslēgt rapī. Un tad mēs paprasām lielu naudu, un vadītājiem ir jāzina. Bet atgriežoties pie tās studiju programmas, kā viņu padarīt dinamisku vidē, kur viņai nebūtu tāda teorētiski vajadzētu tāda stabila, jo universitātes ir stabila lieta. Un tā kā liela kuģi, kuriem kursu mainīt ir salīdzinoši grūti. Bet tāpēc mēs strādājam ar profesionāļiem. Mēs programmā iesaistījām profesionāļus, kas deg par to, ko viņi dara, un praktizē ikdienā to, ko viņi dara. Viņi nav, ir tāds labs balans atrast starp akadēmisko, vajag to fundamentālās lietas, vajag. Bet kombinācijā, kas skar mākslīgo intelektu, viņi visi ir profesionāļi. Neviens no viņiem nav, kā būtu, ja būtu mākslīgais intelekts un kā ir. Un tas ir tieši tā, kā mēs to darām. Un mēs arī ar iesaistītiem profesionāļiem esam runājuši, ka tai studiju programmai ir jābūt hands-on, viņai ir jābūt praktiskai. Tas nav praktiskais maģistrs, tas ir akadēmiskais. Tas 2. gads už sanāk? 2 gadi. 2 gadi, bet viss tas ceļš ir salikts tā, mēs diezgan daudz piedomājam pie tā, lai tās prasmes uzreiz var ieviest un sākt praktizēt. Un tā, tad, manuprāt, mēs esam atraduši labu balansu starp to teoriju un reālo praksi, un lai tās zināšanas nenoveco, tad tie praktiķi viņas ienes, jo, viņi strādā ar to ikdienā, viņiem tas ir tagad tikko, viņi strādā ar šo projektu, un mēs atstājām tur vietas, lai viņiem ir iespēja praktiski piesaistīt vieslektorus un visu kaut ko, tāds, lai ir tā saskara ar reālo nozaru tajā mirklī, laikā un telpā. Nice. Ko tu pasauc? Es nesen sazinājos ar Paulu Jansonu no Teta, ka viņš teica, jā, Agat nāks podkāstu, jūs arī nākšu. Tieši no praktiķiem. Kas ir tie cilvēki, kas tev bija tāds, wow, es gribu, lai tu pasniedz šeit, un kā tev salikās tas lektoru, mentoru, docētāju tīms? Kas ir tas, ko jūs pasniedzat, tur sanāk? Jā, tātad sāksim ar to, tad ieliek bāzīt visam, respektīvi programma sastāv no 4 daļām. Ir tās standarta lietas, kas ir vienkārši vajadzīgas, kas pieklājās maģistram, kas vienkārši ir jāzina, tas bāzīt. Tāds ir aizsardzība, visādas tu vienkārši vajag, to valsts nozīmē. Lūk, un tad ir vadība, tad ir mākslīgais intelekts un datu analītika. No šiem 4 blokiem tas viss ir salikts kopā. Kā mēs izvēlējāmies profesionāļus? Mēs izvēlējāmies praktiķus. Es atbildēju par mākslīgā intelekta virzienu, man kolēģi Linda, mēs kopā ar Lindu Alksnu veidojām šīs programmas tādu visu to bāzi. Un, protams, kopā ar RSU komandu, bet viņa atbildēja par datiem, jo viņa arī daudz ar to darbojās, un mēs uzticējāmies arī Rīgas Stradiņu universitātes kompetencijai, kad viņi arī jau reāli saprot, kam tur jābūt iekšā. Mēs izvēlējāmies vienkārši tos, kuri bija vislabākie, mūsuprāt. Pauls Jansons ir viens no pasniedzējiem arī. Viņš ir TET AI direktors, un mums likās, tas ir absolūti loģiski praktiķi. Tieši tāpat no datu nozares mēs uzrunājām tos, kas reāli, ko mēs esam klausījušies, kad bāc, tā arī var bliest, ar datiem. Un tie ir tieši tie cilvēki, ko mēs izvēlējāmies. Mēs priekš mākslīgā intelekta, kas ir liela tāda fundamentāla daļa programmai, mēs izvēlējāmies ārvalstu pieredzi ar Tallinas tehnoloģiju augstskolu. Tur mums būs padziļināti tieši mākslīgā intelektā. Visu, kā tas īstenībā darbojas, kas tam lācītam vēdrā.
Un, Tā kā būs reāli, tā kā RSU taps tie cilvēki, kas skatīsies uz lielu melnu ekrānu, uz loss kolonu, ja, un cik tokenizers ir satokenizējis tokens sekundē, tā kā viņiem būs šīs zināšanas? viņi to skatīsies, viņi nebūs izstrādātāji. Jā, Es tad viņi nepieņemu zinās, to. ja? Jā, Nice. tas būs tieši, jo šī Tallinas tehnoloģiju augstskolas pasniedzēja, viņi arī mums pasniedz mākslīgā intelekta talantu programmā, angļu valodas plūsmā. Un vienkārši tas bija fundamentāla lieta, kāpēc vispār mani piesaistīt tajā programmā, kāpēc mēs vispār to sākām taisīt, jo mēs gribējām uztaisīt kaut ko reāli praktisku, kur tiešām tie vadītāji zinās. Un, jā, tas nozīmē, ka viņi ies nedaudz viņi ies caur tai matemātikai. Kas tur ir apakšā tam? Kāpēc līkne? Kāpēc taisna līnija? Kā tas veidojās? Un viņiem tas ir vienkārši jāsaprot, jo tur viņi saprot, nu, tā kā, kas vispār notiek. Tas ir reāli krūti. Nu, hei, var iestāties. Zini kā, es pagājuši gadu iestājos ar BESA, un es izstājos, es eksmatrikulējos, man teica, nu, tu tik gudrs, un tev kas. Es iestājos MBA, professional MBA, man tāds, nu, pirmkārt es uzzināšu kaut ko jaunu, otrkārt, nu, es zinu, ka izglītošanās ir investīcija. Nu, it's a fact. Lūk, un man bija tāds, ka un kāpēc es izstājos, jo man nepatika, mēs esam tādā tehnoloģiju pārmaiņu procesā, kas pēdējo reizi bija skolām, kad parādījās smartphone. Ir bērni, kam ir iPodi vispirms parādījās. Ir bērni, kam ir podziņa telefons, un ir bērns, kam ir iPods. Un iPodā viņš var špikeri ielikt. Un tagad skolām visām jāmainās, ir, vai ne? Kas šobrīd notiek, skolotāji pasniedzēji docētāji izmanto GPT, lai saģenētu uzdevumus. Mēs izmantojam GPT, lai saģenētu referātus, bet un lekcijās mēs klausāmies novecojušu informāciju, tāpēc, ka licenzēšanā viņa tika ielikta, un tas docētājs, viņš vienkārši katru semestri stāsta vienu to pašu. Nu, bija tāds fakts, tas ir dārgi, un es neizbaudu, tā kā legit vienkārši neizbaudu. Tāpēc man višķi jāpagaida, kamēr nostabilizējas kad docētājs spēj saprast to, ka eksaminācijas procesam jābūt verbāli, nevis referāta formātā, jo who cares, tad pasniedzējs iemet GPT, pasaka, reku kritēriju izvērtē, atgriez. Mēs visi esam slinki, mēs visi tapam laiku, un no šī viedokļa man tāds es laikam pagaidīšu līdz kamēr tas mindsets par to, ko tu māki, ko tu esi iemācījies un ko tu kā tu palīdzēsi sabiedrībai, būs atbilstoši universitātei, jo šobrīd universitāte atkal ir uzmetus tu kūleni un ir vairumā gadījumu gathering space uz dombiedriem un līdzīgi domājošiem nekā actual boosts knowledge'am. Boost knowledge'am ir YouTube un passions, visu. Tu vari iemācīties visu. Universitātē ir tas prikals, ka pasniedzējs tev nokato liekās lietas un rabbit holes nokato nost un tev dod sazipot informāciju, to, kas tev ir vajadzīgi, jo viņš ir to izdarījis pirms tevis. Lūk, un jā, kamēr nepamainīsies tas mindsets par eksaminācijas procesu un vispārējais, laikam, palikšu pie savu baķi. Rīgas Radiņu universitātē ir nedaudz tā niša arī ar medicīnu ļoti stipru attīstīt, un tur ir jāzina tās pamatlietas. Tur arī tā diskusija ir tāda baigi plašā, cik vajag, tu jau nesūtīsi mākslīgo intelektu, lai viņš ar skalpeli griež vaļā. Protams, ka tur vajadzēs cilvēku un kaut kādu pagaidām vēl kādu laiciņu vajadzēs. Vai kādu robot? Nē, hei, es esmu tikai par un vienīgi tehnoloģijām. Es vienkārši saprotu, kad ir tās kaut kādas konkrētas lietas, kam ir jāiziet cauri, ka tas varbūt ir nozars, kurās tas ir baigi specifiski, jo cilvēkam tomēr ir arī jāsaprot. Viņš būs tas, kas kaut kāds dats arī dos mākslīgiem intelektam. Un, tur ir triki, bet es tev pilnīgi piekrītu, ka izglītības nozarei vajadzēs pielāgoties šitam, vajadzēs ņemt to vērā kā faktoru, lai būtu kvalitatīvi rezultāti. Izglītības sistēma mainīsies vai ne? Nāksies, es domāju, ka nāksies. Cik ļoti? Tāpēc šķiet. Ja mēs skatāmies no tā, cik ļoti ātrā tempā mainās, piemēram, un attīstās viss šīs tehnoloģijas dažādos līmeņos, dažādās veidos, cik relevanti šķiet būs tāda augstākā izglītība, ja neskaita tur ļoti specifisks medicīnas, piemēram, jautājumi, vai arī zinātniskie darbi kaut kādai, arī tas varētu būt automatizēts. Bet, kā tev pašai šķiet? Man šķiet, ka visi izaugsmes būtība ir, ka mēs pielāgojamies jauniem apstākļiem, ka mēs kaut kā evolucionējam un saprotam, kā labāk. Man personīgi ir jautājums, kā labāk. Es nezinu, vai tas ir visur tā.
Bet tev kā izglītības, tu esi iekšā, un mēs arī pirms tam runājām par to, ka viena problēma izglītības iestādēm, ka tev ir tur hierarhija, tev ir kaudz ar birokrātiju pa vidu. Strādājot iekšā, veidojot visu šo, cik ļoti tu redzi, kad visa tā vēsturiskā sistēma spēs vispār adaptēties vai nespēs? Tas ir, kāpēc radās arī, vēl viens ir, kāpēc radās tā jaunā studiju programma. Mums vajag vienkārši labāks līderis. Un tas ir punkts. Podkāsts beidzies. Mums vienkārši vajag kvalitatīvāks lēmums un visu to. Un es vienmēr esmu skatījusies to, kad kā paši izdarīsim, tā arī būs. Jā, mums ir vajadzīgas tās vēsturiskās zināšanas, mums ir vajadzīga tā bāze. Man ļoti patīk, kā man pašvaldībā kādreiz skaidroja, kad es teicu, kāpēc tur kaut kādas lietas nevar ātrāk, kāpēc esmu padomnieks arī Liepājas pilsētas pašvaldībā, un es viņam, man kā tādam entuziastiskam, es tikko biju atbrauks no ārvalstīm, es gribēju mainīt pasauli. Un tad rodās tas jautājums, saka, bet kāpēc bāc, kāpēc vajag tur to, un vajag komiteju, un vajag domas sēdi, un vajag šāda. Un man skaidroja tā, zin kā, ir dažādi veidi kuģi. Ja iedomājas, ka mēs esam jūrā un ir kuģi. Pilsētas un universitātes ļoti līdzīgi, tās paralēlas es varu savalkt līdzīgas, ka tie ir kā lieli kuģi, milzīgi kuģi. Tu nevari viņam mainīt kursu ātri, tu nevari viņu tagad, un tagad mēs sideways. un tas ir, ar to nāk savu plus un savu mīnus. Mēs esam mazie speedboat, kaut kādas ātras laiviņas, kas mēs varam ātri pielāgoties, un vajag gan tos lielos kuģus, vajag stabilas pilsētas. Jā, viņās ir grūti kaut ko mainīt, jā, vajag stabilas valstis, kas redz to vīziju tālāk un stūrē to kuģi un nedaudz. Un tas ir, jo tas panāk to, ka tu nevar arī izsist no kursa to kuģi tik viegli vai tik ātri. Es uz to tā skatos, kad vienkārši ir jāstūrē, jābūt arī kvalitatīvam kapteinim pie kuģa stūra. SCU kapteiņi arī iesmācīties no maģistros? Izglītība ir priekš visiem. Visi ir laipni aicināti, kas zina, ka strādās ar datiem. Kuģi arī, principā, ir kuģi ir mega, jā. Skaidrs. Doma ir tur, kur ir dati, tur šie vadītāji būs vajadzīgi, jo tur, kur ir dati, tur vispār var būt mākslīgais intelekts, jo, ja tas nav, tad mēs runājam par kaut ko citu, tad tas ir savādāk. Ja mēs runājam par intelektu parasto. Tādi vispirms jārada, jāievāc, jāanalizē, jāsakārto dati, un tad tu var slēgt klāt kaut kāds instruments. Un tas ir tas, ko es uzsveru strādājot ar uzņēmumiem. Man ir arī savs uzņēmums, un es vadu apmācības, un visdažādākajos līmeņos. Visbiežāk tā ir vadība tieši, ar ko mēs strādājam. Un tad mani priecē, man reāli iepriecina tas, ka vadītāji grib saprast, viņi aicina, lielākā daļa saka, mēs, protams, ka mēs nezinām, ko mums var ar šo tehnoloģiju. Un viņi aicina, lai viņam stāst un skaidro, un visbiežāk mēs nonākam pie tā, jāskārto dati. Un tad nāk vēlreiz. Helves, visi inovācijas sprinti, vēl nav bijis izņēmums, ka tātad mūsu datu nomenklatūra ir sekojoša, mapēs viņi kārtojas šādi, šie ir pieejami tur finanšu cilvēkiem, šie grāmatažiem, šie produktu vadītāji. Nē, viens SharePoint, viens Google Drive kaut kas, un ja mēs ierakstām 2022, vienkārši tāds, nice, tā kā visi ir nosaukuši vienādas dokumentus, tie dokumenti nav izmantojami, kontekstā, jo veidosies duplikāti, nabaga mazais AI nesapratīs, no kura dokumenta ņemt, un vienmēr būs tas unreliable sistēmas. Tā kā par ikdienišķu ieviešanu uzņēmumos man ir tāda, man ir hipotēze, ka tas vispār nenotiks tik drīz. Vai arī būs tie uzņēmumi, kas ir pat veidojušies, un ka tas jau native, ka tu jau native maucējāji, tad tas make sense. Es sludinu vēl vienu tādu lietu, viens no, man liekas, es neesmu daudz dzirdējis, ka cilvēki tā darīt, es domāju, ka Helvē tas ir tā kā dabīgi, tas arī, tas tā kā iet, kad tas AI first pieeja, ka es 5 gadus biju veidojis, esmu vēl joprojām 2 valdēs, pie 2 organizācijām digitālo inovāciju parks un Liepājas tehnoloģiju klasters. Abās organizācijās ir vienkārši, mēs ejam AI first. Tas nav tā, ka tas ir uzreiz, tas nav tā, ka mums viss ir uzreiz, mums ir tikai robota komanda. Bet vienīgais iemesls, kāpēc mēs to varējām, jo mēs izmantojam platformu, kurā vienkārši mēs visu krājam. Un tas bija mindsets, tas bija tāds domāšanas veids, kā mēs vispār piegājām lietai jau no paša sākuma. Ja mēs uzrakstam relīzi, tad
relīzes publicēšanas uzdevums ir pabeigts tad, kad viņa ir saglabāta datubāzē, nevis tikai tad, kad viņa ir izsūtīta, tad, kad respektīvi, ja tā katrā procesā krāja visus datus, un ka tas kļūst par veidu, vienkārši kā mēs strādājam, ka mums ir, by the way, mums viss rekrutē ir datubāzītē. Kurā jau pasākumu vajadzēja? Mākslīga intelekta talanta programmas atklāšana, kur ir viss, kas ir tas tur. Un tad nāca large language modeļi, ienāca ChatGPT, laižam virsū, sākam skatīties, sākam ar savu, tagad nu jau sāk iet, nu jau mēs varam sākt domāt par to, ka, šito var, principā, pilnībā nodeleģēt citiem. Tad viens main takeaways un tips and tricks visiem, kas par to domā, pēc būtības jāsāk pareizā veidā saglabāt savu failu un pēc jebkuru projekta, principā, jāliek šādā datbāzē. Skāpes sakārts. Bet man interesanti, ka teici datbāzi nevis pieminēja kaut kādu specifisku produktu, tas ir proprietārijas, tas kaut kāds Postgres, kas ir savienots ar storage, vai kas tas ir? Šis tev patiks. Nav jau atšķirība, principā, kur tas viss glabājās. Nē, īstenībā ir atšķirība, kur tas viss glabājās. Cik tev pašai powers ir, vai tev ir jāgaida, ka tev kaut kas jāsavieno ar SharePoint vai Google Drive, ka tu esi atkarīgs no Microsoft, vai tev ir, savs? Man ir sava pasaulīte. Man visa dzīves operētāja sistēma ir izveidota Notionā. Un es esmu hardcore Notion fans, jo Notion tieši to ļauj darīt. Viņš ļauj būvēt, kā es vēlos. Un, tur ir sava akals požums un posts, tur stāsts par lieliem un maziem kuģiem un kā tur viss notiek. Bet fakts tāds, kad var noteikt, kā tu gribi būvēt procesu. Un tas liek arī domāt par procesiem, kad tu viņu būvē no nulles, tad tu saproti, mums te kaut kas... Kā būtu, ja mums te būtu viss prompt uzreiz pieejami? Un tā AI first pieeja vēl ir seksīga, vienkārši seksīga ar to, ka tam līdz nāk, ka tam ir jābūt ar vienu vai maksimāli 2 klikšķu attālumā. Kad tam procesam ir jābūt vieglam. Viņam ir tā kā, cilvēkam ir tā kā, vienkārši jāiekrīt tajā promptā, jāiekrīt tajā datubāzē, mums ir atfiltrēta skati, kas, visam ir jābūt pakārtotam, jo pirmais, kas notiek, es aizietu pie komandas, es saku, komanda, mēs tagad ejam AI first. Komanda saka, davai, viss notiek. Un tad nekas nenotiek, jo vienkārši nav vērti. Es pamēģināju, man tur nesanāca. Tā vilšanās, tas ir vesela atsevišķa tēma, kā organizēt, veselas organizācijas viļās vienkārši mākslīgajā intelektā, jo, ir, bet, nav tur vēl, nav tas vēl. Un ja tas nav viegli lietojams, tad tas netiks lietots vienkārši. Es tev pilnībā piekrītu, un vēl ir interesanti, tagad, pēdējo mēnešu laikā daudz var dzirdēt, vibe codings ir sūds, viņš neko neimāk, kaut ko. Un tas ir tas, ko tu pat teici, ka tas vilšanās posms, tas, ka tu nemāki izmantot, nenozīmē, ka viņš nevar. Tas, ka tu neatceries, ka Cloudam ir 200k token Windows, kontekst Windows tokenos, kamēr Geminājam pusotrs flash ir 2 miljoni. Un tu nepadomā par to, kādu instrumentu izmantot. Tas nenozīmē, ka viņš nevar. Ja tu nemāki uzrakstīt prompt read through all my codebase vai šim folderim, tas nenozīmē, ka nevar. Un ka tas vilšanās posms viņš ļoti, ļoti saslēdzas kopā tieši ar izglītošanās procesu. Ar ko šķirās izglītošanās no izglītības? Nezinu. Izglītība, ka tev kāds pateica, ka tu ir malacis un iedeva diplomu, izglītošanās, ka tu mācies. Bam. Es nezinu, vai tas tā tezaurā ir rakstīts, bet es to pat izdomāju. Lūk, lai organizācijas kā liela kuģi, tur, teiksim, no valsts, skola, Accenture, kas ir super lielas organizācijas, lai tās pamainītos un pielāgotos, skaidrs, ka tur būs kaut kādi... Un man liekas, ka efektīvākais, ka katrai no šīm organizācijām ir departaments, ir maza struktūra vienība, kas iterē, maina lietas, jo pielāgoties jaunām sistēmām, ne visi māk. Mēs esam super maziņš bubbles, kas te savācās, un droši vien liela daļa mūsu kas būs tāds, es tur sāku, ChatGPT parādījās, es pamēģināju, man sanāca, es uztaisīju biznesu, tagad man 1 miljons kaut kas. Viņš ir viens, tāds džeks šajā mazajā valstī, viņš ir viens, vai ne, kad uzņēmēji prāts saslēdzās kopā ar to, tas. Un kamēr pārējiem, man familijā tur, piemēram, brālis ir mūzikas producents. 2 gadus viņš man teica, AI sūds, viņš neko nemāk. Then again, es nereāli gribu sagaidīt, ka atnāks dāma no Sonarworks.
Jo, ej, tu noscik, ja ir kruci, ja tu viņus arī pielietot, ne? Jā. Un tāpēc man ļoti liels prieks, ka tu palīdzi stūrēt to RSU kuģi tieši izglītības tajā jomā, kur es nesen sazvanījos ar paziņu izstrādātāju, viņš ir super gudrs, jau sirds džeks, backendists, viņš visu kaut ko prot, un tagad viņš taisa AI rīku, kas palīdz ārstiem tikt galā ar birokrātiju. Ja, piemēram, viņš pats Ukrainas, šobrīd dzīvo Viļņā, man liekas, un viņš taisa rīku, kas, piemēram, Ukraiņu ārsts, kas strādā 2 klinikās Slovākijā, viņam ir jāraksta atzinums savam pacientam Ukraiņu valodā, bet klinikā viņam jāraksta ir Slovāku valodā. Un katrai no tām klīnikām ir savs templates, kā tur kaut kā tā dokumentācija kārtojas, un tad viņš risina to problēmu, ka pirmkārt, kad komps ieslēgts un mēs aizdodamies kā pacients pie ārsta, mikrofons viss dzird, saprot, kurš speakers runā ko, tas viss bija uz, spēkšņi aizmirs, es aizmirs, kā to language modeli sauc, bet anyway, tas nav OpenAI Whispers. Lūk, jā, tāda pasākuma ārstiem, un viņa sanāk main klients ir slimnīcas vadītāji. Tad menedžeri, kam ir jāmenedžē super daudz ārsti, viņu lielākā problēma ir tas, ka ārsti ir stulbi. Jo manā uztverē, pirms es to teikumu dzirdēju, manā uztverē bija tā, tas ir ārsts, viņš ir tik ilgu laiku mācījies, un vēl kaut ko. Ja mēs paņemam jebkuru sabiedrību, un spektrā, tev vienmēr būs kāds stulbens, un vienmēr būs kāds gudrais džeks, vai ne? Un, ja ārsti ir tā paša sabiedrības grupa, tad liela daļa ārstiem ir stulbeņi. Lūk, tad viņi nemāk aizpildīt dokumentus, vēl kaut ko. Un tātad tiem slimnīcas menedžeriem tā ir diezgan liela problēma, un viņiem vajag palīdzību ar šo pasākumu. Jo, ko nozīmē stulbs ārsts, ir tas, ka viņš tev izraksta zāles, nepaskatoties uz to, ka tev viņas ir, ka tu lieto jau citas, viņas savā starpā nelīmējas kopā. Un tur šitādi kaut kāda sīkuma, un to AI var palīdzēt būt kā ārsta asistents, noņemt viņam dokumentu aizpildīšanas darbu, tur visu kaut ko. Es noteikti nesauktu ārstu par stulbiņiem. Nē. Jo man liekas, ka mēs nevaram... Starp ārstiem viņi savā starpā tā var saukties, ja? Mēs nevaram būt gudri visā. Exactly, un tas ir absolūti cilvēciski, un man liekas, tas ir tieši tā seksīgākā daļa lielo valodu modeļiem, ka mums ir iespēja tagad aizpildīt tās bedrītes, tos gēpus, kas mums nav, jo, vienkārši fiziski nevar būt. Protams, ka viņi ir redzējuši kā ārsti, un nevis juristi vai kaut kas. Es pats savā ikdienā ar tieši to pašu saskaros, man besī ārā līguma, es nevaru izturēt, viņam ņemties, pēties, Bet, ja man ir kaut kas man var palīdzēt, padomāt kopīgi vai kaut ko, ieskicēt kaut kādas idejas vai ātrāk pārskatīt kaut kādas lietas vai kaut ko, super, ja to var apmācīt. Un tas ir tās superspējas, tā kā jaunas superspējas. Īstenībā tās ir parastās spējas, ko vienkārši vajag pieķert klāt, lai mēs būtu optimālāki, efektīvāki un vienkārši apmierinātāki ar to, ko mēs darām. Bet man ir vēl 2 centi par šito te. Ko mēs iesākām runāt par tiem vibe coding un tagad super hot tēmu. Tu pati esi mēģinājis? Protams. Bet... Teicu vienkārši, ka 8 gadus tu vairs nekodē. Jā, man ir, tur ir tas, ko es esmu novērojis. Kad es sāku, man augstskolā mācīja kodēt notepadā. Es nāku no tā. Es ar roku rakstīju fucking tos Ford ciklus. Besi, jāra. Jā, bija tādi laiki, kad tu atver notepadu, kad ir vienkārši balts loks, ka Wordā tu rakstīt, un tad kaut kā viņš nokompilēs, un tā lapa atverās vai neatverās, un tā kā satiks dinozauri, nesatiks dinozauri, 50-50 chance. Un izejot no tā, es redzu, ka ir tas tagad, vibe codings, un tā, kā tad mēs tagad, tur jau būs pilns ar kļūdām. Jā, protams, ka kļūdas var būt, bet vienalga, tas, ko esmu novērojis, es sāku hardcore programmēt. Visu dienu, 8 stundas vai vairāk dienā programmēt, un tad, kad es izgāju ārā no šīs pasaules, es sapratu, ka realitāte ir tā, kad ārvalstīs es programmēju programmas, kas, ja viņas salūst, viņas izmaksā 1 miljonu katru sekundi. Un tur bija tāds no pressure, bet tad diezgan liela atbildība. Un tās programmas maksāja nenormāli dārgi. Un viņas maksāja dārgi tāpēc, ka tu nopērci kaut ko tu vari brīvi pielāgot biznesa procesiem.
Un tad es domāju, bet kā tas tā sanāk? Nu, reka, mums ir tie no-code rīki, kas ļauj mums brīvi pielāgot saviem procesiem. Un tas tiek tā, ka mēs uz to skatāmies tā, ka kaut kā, bet realitātē, kas maksā lielo naudu, ka tu vari ietekmēt to procesu, tur būvēt, izbūvēt viņus pats, un mēs ejam uz to, ka tā pielāgojamība ir ļoti vērtīga prece. Un es nesaprotu, kāpēc tas tajā, tādā programmētāja parasto, nē, labi, es saprotu, jo, kļūda. Un es zinu arī, ko tas pēc tam nozīmē organizācijai, ka tur viens generate whatever, un tad tas tiek ielikts. Tur ir visu veidu problēmas, bet paša tā būtība kā tāda, viņa pātrina. Es nezinu, man apkārt nav šobrīd programmētāji, un man ir diezgan liels programmētāju loks, kas neizmantot. Man tas liktos tiešām muļķīgi. Varbūt, ja tas ir no nulles kaut kas ģenerēts vai kaut kas tāds, ok, labi, bet izmantot mākslīgo intelektu, atrast kaut kādas kļūdas, izcert kaut ko, apskatīties, tie rīki ir fantastiski. Es arī esmu paskatījusies, kā viņi piedāvā visādas versijas, variants un kaut ko, un tādiem iesācējiem arī, tas ir momentāli tāds lēcieniņš. Bet, es saprotu arī visas tās tumšās puses tam visam, bet neizmantot to, man liekas, un es nezinu, kāpēc tas ir nosaukts par vibe coding, jo man tas nosaukums. Andrejs Karpatīs ir... Es neatceros, kad viņš aizgāja no OpenAI. Viņš vienkārši pateica, hei, es uztaisīšu bezmaksas skoliņu, un es jums stāstīšu, kā no burtiski, ko nozīmē fine-tunot, ko nozīmē fine-webs, vienkārši viņš tagad nodarbojas ar tādām lietām. Un, viņš savā janvāra, decembra publikācijā nosauca šo par vibe coding, un tā kā... Tas aizgāja. Jā. Man liekas, tas nav tāds, varbūt, jo tas no-code rīki, mūsdienās viņi nav tik no-code, kā liekas. Ar no-code rīkiem var sasniegt nenormāli liels foršas lietas, saslēgt ar jebkuru apī, tur pielāgot, tur kaut ko salāgot. Tas nav vairāk tā, kā kādreiz bija. Kad bija tur tāds, es atceros tos laikus, kad parādījās mājaslapu ģenerātori. Tas bija tāds vēmiens ar mājaslapu kodu, kas bija vienkārši nelietojams. Nedod Dievs, ja tur kaut ko vajadzēja manuāli mainīt. Bet tas ir sen jau, tās dienas ir beigušās. Jā. Tā kā man liekas, es kopumā atbalstu, kad vajag kaut kā ātrāk darīt lietas un kaut kā progresīvi un pielāgoties. Skaidrs, ka mums vajag arī padziļināt, kas spēj būvēt arhitektūras. To tur neuzvaibu kodos tik viegli, bet... Pagaidām, jā. Nē, man liekas, ka programmētājs bez AI, pielāgot AI, es nerunāju par general AI, es nerunāju par ChatGPT, bet drīzāk par kaut kādu specifiku Llama code vai Find vai kaut kādu modelīti, kas māk tavu valodu, māk C#, māk vēl kaut ko, tā kā specifisku modelis, cilvēks bez instrumenta, tā kā grāmatvedis bez Excel. Viņš bakstās ar kalkulātoru un grāmatā rakstu, viņš ved grāmatas. Bet, katram speciālistam savs instruments, un man liekas, ka tā ir tieši izglītotības kļūda, ka cilvēki prasa kvalitatīvu kodu ChatGPT, jo ChatGPT ir asistents. Tas nav, mēs nerunājam par tiešo GPT-4o, mēs runājam ar asistentu, kuram ir sistēmas prompts, kuram ir, tas viss ir sašūts tā, lai viņš būtu helpful assistant. Un ethical helpful assistant. Lūk, un tāpēc, Tāpēc arī saprotu cilvēks, kam vieglāk joprojām ir savs iepriekšējais workflows, Stack Overflow, uzdodam nepareizi jautājumu, uz man nepareizo jautājumu, kāds sadusmosies un iemetīs pareizu kodu, rīt pie tam, Tas ir tā, ka iemest bullshit, nē, tā nav taisnība, tas strādā šādi, paldies par strādājušu funkciju. Te mēs nonākam pie tiem lielajiem mazajiem kuģiem. Vajag fundamentāls prasmes, vajag kaut kā to visu, tā kā mums vajadzēs sistēma arhitekts, un tie ir seniori izstrādātāji, par senioriem par viņiem kļūst. Tu nevari nopirkt senioru izglītību augstskolā vai jebkurā kursā, tas vienkārši nenotiek. Tas nāk caur praksi, kaut kāds 3 gadus tu pakodē, tu esi jau stiprs midls, un pēc tam tu atkarībā atkal no tās zināšana bāzes. Vai tā ir augstskola, kas to iedod, vai tas ir kaut kādi kursi kvalitatīvi, tas ir atkal cits jautājums, bet, vajag kaut kādu to bāzīt labi. Nē, es tev piekrītu, ka tas ir you learn by doing. Un jo tev fragmentētāki un dažādāk uzdevumi ir, ja tu dažādākus uzdevumus atrisini, tā jau kaut kas paliek atmiņā. Un tāpēc, par senioriem kļūst, tāpēc mēs esam gatavi par viņiem maksāt naudu, viņi var pateikt, nē, tas tā nestrādās, tāpēc, ka liekas interesanti, kad mēs iedzīvosimies tādā senioru, kad es vienkārši vakar lasīju, ne tad darba piedāvājumu, bet projektu piedāvājumu. Saucās Senior AI, tur kaut kāds architekt. Tātad es izlasu visu to pasākumu, tāda 30-50 tūkstoši, viņi gatavi samaksāt, jāuztais agent, tur neitam, vēl kaut kas. Un es pretī rakstu, Klau, paldies, protams, par piedāvājumu, bet šeit
ir nepieciešama komanda viens uz integrācijām, jo es nezinu, vai jums ir sanācis kādreiz strādāt, būvēt WhatsApp bots, bet ja tu gribi gan WhatsApp, gan Telegram, gan SMS, gan e-pastu un vēl kaut ko, un vienam aģentam tas ir jāmāk izlasīt, saprast un apstrādāt, tad man ir vajadzīgs tīmā viens cilvēks, kurš strādās tikai uz integrācijām. Man ir vajadzīgs viens cilvēks, kurš strādās tikai ar modeļiem savā starpā šos, jo, piemēram, vienā vietā man ir vajadzīgs Gemini Pro, bet citā vietā man ir vajadzīgs Gemini Flash, tāpēc, ka viņiem ir funkcijas atšķirīgas. Plus, man ir vajadzīgs vēl viens cilvēks, kas to saliks visu backendā tā, lai tas nebrūk nost. Plus, man ir vajadzīgs tur tas un tas. Vienīgais, par ko mēs šajās kontekstā varam neuztraukties, ir frontends. Sajies. Bet visādi citādi, man vajag biznesa analītiķu, un klientam jānodrošina to, ka viņš requirements dos kvalitatīvs. Un tas viss, šis te uzdevums prasa šādu komandu un mega labu iesaist no klienta puses. Un man ir vajadzīgs no tevis, vai tu to gribi uzspinot kā startupu, kas ir pielāgojams visiem biznesa procesiem, vai tas ir custom builds. Jo, ja tiklīdz tas nav custom builds un man ir jāsāk domāt par visiem citiem pārējiem procesiem, tas tā nestrādās. Un timelines 4 to 6 weeks. Kalmjatiec. Nu, lūk, tātad tas projekta nosaukums ir, meklējam senior AI, tur architects un tāds. I hope, ka kaut kur pasaulē tās cilvēks ir, bet, ja ir, viņš visticamāk šobrīd kodē nākamo Ethereum, nevis dara kaut kāds tās darbs par 50K. Jo tā jau uz 2 mēnešiem varētu paņemt 5 cilvēku komandas, tur katram par kaut kādām 10 pakām pa 2 mēnešiem. Tas ir tā kā paceļams pasākums, bet ne tajā formātā, kā es izlasīju to projektu aprakstu. Tā kā jā, atkal mēs nonākam pie tā, ka ir vajadzīgi tie līderi, kas actually saprot, kas notiek un, kāda ir tā realitāte, ka nevar tā, jā, un vai to var pa weekendu uztaisīt. Uzvaip kodu ātri, jā. Jā, lūk, šajā keisā es arī, bet es īstenībā mazliet saprotu tos cilvēkus, tur menedžerus, kas saskatās YouTube, ka, wow, šis ir iespējams, pasties, ko viņi var viena promptu var izdarīt, kāpēc jūs tā nevarat? Un tad tev programmētājs, un viņš jau nemāk pastāstīt vienkāršā valodā. Programmētājs māk, kā, tāpēc, ka tu tur mums, skaties, mums nonāk gitā, tad mums ir QA test no dev uz produ pa vidu, mums ir tas te user agreement, un tāds menedžers tāds, davai izmantojiet tā, jā, tad mēs, tas tā ne, un krači, tajā komunikācijas plūsmā tas viss cilvēki dusmojās. Tāpēc es tev teicu, es ļoti priecājos, ka RSU uztaisīja tā studiju programmu, es ļoti priecājos, ka tu viņiem palīdz, un es skaidrošu šīs sarežģītās lietas. Viņas nav sarežģītas, viņas ir saliktas, kompleks. Jā, specifiska tēma, kas ir jāiebrauc. Bet ir vēl kāda uzkoks, kaut ko tā dara? Ir līdzīgi, Latvijā šī ir unikāla programma, un ir līdzīgs augstskolas, tas tipiskais ceļš ir varbūt tieši caur tehnisko fonu, kad cilvēks mācās par programmētāju, tad viņš varbūt tās ir robotizētās tehnoloģijas kaut kas, man patīk programmēt, might as well, varētu arī programmēt mākslīgo intelektu, un tad viņš saprot, tur ir matemātika vairāk nekā programmēšana, un tad, kaut kas tur pa ceļam notiek, un tad vienā mirklī viņi ir inženieri, un viņi dara savu darbu labi, un tad mēs saprotam, mums tagad ir telpa par 10 inženieriem, un neviens to visu nevad. Un katrs tā kā... Nav uzņēmīgums, jo viņiem, jā... Viņiem patīk tā lieta, un viņiem patīk tur, viņi ir dziļā fokusā tajā lietā, lai viņa strādātu, nevis kā viņa izpildīs lietotāju prasības, un kā mēs dabūsim naudu galā iekšā organizācijā. Viņiem ir, tu nos mašīnu redz risinājums, vienkārši šis būs tik labs, es nevaru izturēt, cik labi viņš punktu mākoļ. Bet kur tajā visā nauda? Kā? Vai tad nevajag punktu mākoņus? Mašīna redz, protams, tur nauda. Un tad ienāk tie līderi, un jo vēl viena lieta, kas mums ir baigi svarīgā lieta, ir publiskais sektors. Tur nav neviens programmētājs. Es varbūt. Man atkal plusiņš Liepājas jāpaldībai, ka viņi ielaiž savā ekosistēmā programmētāju, un, ko mēs varam tagad darīt? Kā mēs varam atbalstīt IT ekosistēmu? Ko viņam vajag? Ko viņus par ēdziemā? Viņus var tikai eksistē, vai viņi kaut kas tur pa pikseļiem kaut kā iesūcās, viņos absorbējās? Ko viņam vispār vajag? Un tad mēs atkal nonākam, ja publiskajā sektorā nesaprot, kā mēs pieņemsim tos viedos lēmumus, jo tur sākās vēl seksīgāk tēma, kā politika pēdiņās. Jā.
Un tur mums vajag tos līderus, kas reāli saprot, kāda ir drauda, kāda ir riska un kādas ir iespējas. Jo, ja mēs nevaram normāli brīvi par to diskutēt, nu tad, hei, kā mēs nonāksim pie tiem, kā mēs atbalstīsim tos uzņēmumus, kā mēs veidosim to izglītību. Bet, jā, atgriežoties pie izglītības, pie šīs programmas, viņa ir pirmā tāda. Viņa nav jaunums pasaulē, citur to dara jau kādu laiciņu, jo vienkārši ir piesātinātība ar tiem mākslīgā intelekta speciālistiem. Latvijā, principā, tā ir vienīgā. Pagaidām. Jā. Un Head of AI kādā no universitātēm arī pirmais amats. Parasti tie ir, man liekas, vadītāji, atkal tas tehniskais fons, tā kā es neesmu dzirdējis. Daudz vairāk es uzņēmumos redzu, ka parādās, jo mēs domājam, mums ir LinkedIn pilns ar visādiem. TED bija arī viens, man liekas, no pirmajiem, kas tā skaļi izplatīja, bet bija uzņēmumi, kuros jau vienkārši bija, jo viņi nodarbojās ar mākslīgo intelektu. Un tagad tā ir tāda tendence. Vienkārši tas ir tas, uz ko iet. Vajag kādu, kurš domā par to, kā biznesa sajiet kopā ar tehnoloģijām, un kur tajā visā ir izglītība, kur tajā visā ir kaut kādi, kā lai vadība neapčakarē par kaut kādiem jautājumiem, kā pieņemt gudrus lēmumus. Nu, līdz šim tas biežāk saucās Head of Innovation Department. Nu, labi, bet kur universitātēs tāds ir? Jau daudz, kur RTU ir vesels departaments. Es nezinu, RTU ir Lienbrieda. Inovācijā. Jā, bet Lienas tas ir tā kā pilnīgi cits flanks, cita veida inovācijas. Tas nav... Gaidām. Nē, tas, ko es saku, viņi jau līdz šim ir bijuši, tas vienkārši bija inovācija departamenta vadītājs, un tagad viņi morfējas tā vai tā, jo vienkārši ir tik liela tehnoloģija un tik plaši. Viņi jau vienmēr ir bijusi, viņi vienkārši nebija good enough. Labi, es pārfrāzēšu, vai ir kāda alternatīva tev citās augstskolās, kur kaut ko saprot no tā, ko viņiem jādara, un uz kuriem būtu jāvirz izglītība. Un arī tas, kā augstskolas vispār pēc savas būtības operē iekšā. Ir? Nē, noteikti ir kompetence Latvijas augstskolās, jo, lielākajā daļā augstskola ir šī kompetence, bet es negribu uztaisīt beef Latvijas līmenī. Bet es nezinu, es esmu tikusies ar superīgiem cilvēkiem, mēs esam taisījuši tādas AI tipa pasākums, kur no katras universitātes ir kāds cilvēks, kas ir mašīna mācīšanās laboratorijas, jo tā tehniskā bāze ir. Vairāk jautājums ir, vai ir kāds cilvēks, kurš nes to karogu. Un tas ir tāds mikslis, tev jāsaprot gan tā tehnoloģija, gan arī jāmāk ir, tā kā... Soft skill, emotional intelligence un vispār ietirgot vispār to ideju par to gan darbiniekiem, un pēc tam arī tehnoloģiskai pusē, ka mums vajadzētu kaut kādu foršu, tādu seksīgāku pilotu projektu, lai vienkārši notic tam visam. Tādi cilvēki ir, principā, viņi ir mazi, kas tā kā orientējās gan tajā, gan tajā, bet tas, ir ok, nav tā, ka viņi nebūtu. Okay. Vajag vairāk. Stāst morāli. Jā, starp citu, pa šito vajag vairāk. Tie arī sanāk kaut kā sāki. Tu esi Riga Tegirls mentors? Es esmu viena no Liepāja Tegirls veidotājiem. Okay. Un Riga Tegirls ir vienkārši, tā ir mātes organizācija, tas ir vienkārši #goals, tas ir, superīga kopiena, kurai piederēt. Tā kā es sev pieskaitu pie viņām, jā. Kad es mācījos... nezinu, kā nomērogot. Labi, 10-15 gadu atpakaļ. Kaut kad tad programmētājs bija geeks, nerds un dāmām nepieklājās. Tā nebija super sievišķīgs pasākums. Es ļoti, daudz saku paldies Riga Tegirls, ka palīdz cilvēkiem it īpaši nomainīt karjeru. Tā kā saprast, hei, tur nav nekā sarežģīta. Ja tev apnika šūt vai tev apnika strādāt kitchenā, tad, hei, reku ir pitons un šī nav čūska, ja? Un reku mēs te varam iemācīt lietas, un tie cilvēki kļūst par sistēmu analītiķiem, biznesa analītiķiem. Kas kam labāk sanāk, ne? Un tas ir ritīgi cool. Bet es pēdējos gados neesmu ievērojis, ka būtu kaut kāda stigma, ka tā, she's a girl, she can't code vai kaut kas tāds. Vai tas ir still thing, kaut kāds seksisms profesijā? Es neesmu īstais cilvēks, kam to jautāt, jo es nekad neesmu saskatījusi, ka tas būtu tāds, kad es tālajos gados, kad es sāku savu karjeru. Tad vēl pajūga brauc, jā. Mums vēl bija jāvispā. Bet bija pajūga sajūta, jā, bet...
Bet tad nebija tech girls, vismaz Liepājā noteikti nebija. Tā bija strictly man dominated. Nu, tur bija vienkārši tā ir vīriešu lieta, ko dara vīrieši. Nu, viņi tā kā programmē kursā, es biju vienīgā meitene, protams, absolvējot darba vietā. Tur bija dažas bēbas. Bet es kaut kā pats caur to nesaskatīju, ka es to vienmēr esmu saskatījusi kā tādu, nu, vienkārši, ka tas ir vai patīk vai nepatīk tā lieta. Un es uz to tā neesmu skatījusies. Bet tas, kad tech girls ieguldījums ir mežonīgs, nu, tā kā reāli liels, jo kur ir lielā problēma, ar ko es esmu saskārusies, jo varbūt jūs jau uzķērāt, ka es visu kaut ko cenšos daudz darīt, un mēs uztaisījām IT talantu programmu Liepājā, kas ir vienkārši, lai apgūtu IT prasmes, un jaunieši nāk, meitenes grib nākt, vecāki ir tie, kas pasaka. Nu, kad man ir bijis pat, man rakstā, man meitene nemācīsies vairs, tas nav kaut kas viņai jādara. Un es pēc tam, prastāju meitenei, kas tur, vai es varu kaut kā tevi atbalstīt, vai kaut ko varbūt satikties ar to māmu, aprunāties. Nē, nebūs vienkārši, tas nav meitenēm. Un izņem ārā no programmas, un tā kā varbūt tā ietekme no vides, no kaut kā tāda, jo es nezinu, ārvalstīs, kad es aizbraucu, tur tas viss absolūti normāli. Nu, kā meitenes, jā, protams, mums vesela čupra meitenēm, kas programmē. Atbraucot atpakaļ, tech girls jau bija tajā laikā jau uzņēmušas apgriezienus. Es jau arī neizjūtu, ka te būtu kaut kas savādāk. Visi kā notiek, jā, meitenes ritīgi blieži. Un kaut kur tā stigma, kaut kur viņa tā kā ir vēl, kāda ir sievietes loma sabiedrībā, kāda ir vīriešu loma. Tagad vispār man liekas, tās tēmas ir diezgan aktuāls gan uz abām pusēm īstenībā. Bet jā, es neizjūtu to. Un tas ir lielā mērā pateicoties Riga tech girls Latvijā. Un vispār tech girls, mums arī burvīgas tech girls ir reģionos, kas aktīvi darbojās. Un, jā, tā kā es to neizjūtu, bet es zinu, ka tas ir. Un mēs esam braukuši meičiņus no kaut kādiem pasākumiem. Mēs prasu, izskanēja jautājums, jūs izjūtat to, seksismu vai kaut ko tam līdzīgi? Ka tur tie stāsti ir tādi, kad izjūt, tad izjūt ritīgi. Un tie stāsti ir tādi. Un, tā kā, vēl ir, bet tā ir tā kaut kāda novecojas domāšana. Tas ir vecā paudze, man ir sajūta. Manā tādā lokā es to neredzu. Tas ir kaut kāds vecās blāzums. Par instrumentiem bišķi pāris es gribēju pajautāt. Tā ikdienas režīmā es saprotu, ka tu būvē milzīgas lietas uz nākotnē vērstas, bet kas tās lietas, kuras tu tādā ikdienas režīmā reāli dienā lieto un kas tev liekas, kad šits man risina kaudz ar jautājumiem, problēmām vai uzdevumiem? Atskaitot Notion. Jā, bet starp citu Notion gadījumā tu arī riktīgi izmanto un utilizē AI iekšējo? Yep. Es tieši. Spacebars un Notions atrisinās tavā vietā, jā. Man patīk optimizēt lietas. Man patīk kontrolēt, kā tie procesi notiek, un man patīk, mana mantra ir vienkārši kā labāk. Un otrā lieta ir curiosity, tāda interese vienkārši, kā tās lietas, vai es varu to panākt, vai es nevaru to panākt. Un mākslīgā intelekta rīka man dod to iespēju. Notionā ir iebūvēts mākslīgais intelekts, perfekti viss aiziet kopā. Es varu būvēt savus procesu vadības sistēmas, kalendāri savienoti ar datubāzēm, viss pilns knowledge base, pilna zināšana bāze man tur ir iekšā. Un vienkārši sagadās, ka tam virsū liekas pilnībā mākslīgā intelekta risinājums. Pirmajā reizē, kad tu uzģenerē vienkārši no iepriekšējiem piemēriem kaut ko, kas tev iepriekš paņēma veselu dienu, tad man tā bija press release. Man bija, tā šī būs press release diena. Un tad tu jūši, ir. Gribās raudāt vispār. Un tas nāk kombinācijā stabili, es esmu ChatGPT fans. Tie bija pirmie, kas tas ir tāds golden standard, bet man patīk vienkārši. Man patīk, kāds ir tas interfejs. Es nezinu, vai tā ir sieviešu lieta vai kas, bet man patīk saskarni, kā izskatās, kāds ir tas user experience tajā visā. Man patīk, ka tie bija pirmie API, ko es sāku lietot, ko vienkārši var saslēgt ar visu kopā. Viņi deva to atkal to iespēju. Ok, slēdz klāt. Še lūdzu, dari. Protams, es eju pēc risinājumiem. Man patīk Perplexity tieši priekš meklēšanas. Vai GPT web search? Kas tev patīk labāk? Perplexity 100%. Bet, tas ir pieredums vai tāpēc, ka viņš ir labāks vai sliktāks? Labāks. Es vadīju mūža izglītības kursus Rīgas Radiņu universitātē, kur arī mēs pasniedzam. Mēs taisījām tādu sanāc tieši vienu to pašu piemēru, notestēt dažādākās reizes, un tas vienmēr pierādās. Perplexity kaut ko dara savādāk. Un, jā, tas ir, bet tādu izņēmumu gadījumā standartā man ir izdarīts tā, ka man vairāk ir pēc noklusējuma, jebko, ko es Chromā ierakstu search bārā, augšā nevis search bārā, bet adres bārā. Adreses laukā. Man uzreiz ir pieslēgts pie ChatGPT, kas piegružoja. Bet tajā pašā laikā man nav vairāk tā pirmais instinkts nav iet uz Google, bet pirmais instinkts ir iet uz AI.
un, teiksim tā, iesaistīt to visur iekšā manos procesos. Un attēliem, ņemot vērā, ka miljonus pasākumu man notiek visu kaut kas, Leonardo AI ir, kas ļauj bez maksas paģenerēt visu kaut ko, bet ar tādiem foršiem modeļiem. Bet, ja vajag kaut ko tādu next level, tad Midjourney noteikti ir tas, pēc kā tiekties. Ir visādi sīkie, tādi notestēt, pamēģināt, protams, gamma, priekšprezentācijām, visādi tādi sīkie risinājumi. Es cenšos saglabāt to modrību, kad kā tie rīki lietojās, kā viņus pačubināt, kaut ko paskatīties. Un tad ir visādi labāk, sliktāk Sonics AI priekš valodas. Ja gribās kaut ko ierakstīt vai transkribot, tad tas ir go-to rīks. Tā, bet tā diena ir tik piesātināta ar, ko vajag, to atrod vienkārši. Man patīk Futurepedia. Ir tāda mājaslapa, kurā ir apkopot visdažādākie mākslīgā intelekta rīki. Un tādas platformas ir daudz. Un, ja vajag kaut ko specifisku, jo ik pa laikam kaut ko tur bāc, mēs kaut ko balsina tā ierakstījām, vai mums tur kaut kas tur ir jānovāc kaut kādas trokšņi vai kaut kas whatever, tad tur var vienkārši ieiet, un man liekas, tas ir tāds arī veids, kā trenēt AI muskuli un pameklēt kaut ko, kas ir vajadzīgs, un vienkārši kas notiek vispār, kas trendojās, kas ir dažādās nozarēs. Tā, jā. Es parasti cilvēkiem stāstu rādu, there's an AI for that. Jā. Bet tas ir daudz piegražotāks. Šeit cilvēkam nav choice paralysis. Jā. Un ir tāds vieglāk tā kā kaut ko atrast, kaut ko izvēlēties un tā paklikšķināties apkārt. Uzreiz var saprast izmaksas, visu kaut ko. Man ļoti patīk arī Gemini, kas ļauj meklēt ēpastus, kas deg. Jo reizēm ēpastu kastīte piegražojās, ka uznāk kaut kāda lielie pasākumi vai kaut kāds, es kaut kur nofokusējos uz kaut ko un tā paskastīt uzreiz tur kaut 100 ēpastu klāt ir. Un tad var atrast kaut ko, kas ir tāds, man šito taču vajag atbildēt, tas ir tāds ļoti very useful. Tātad Gemini ir Google Workspace. Vienkārši Geminijā. Tur tu ieraksti @gmail un tu paprasti savam Gmailam, kas notiek. Jā, Nenormālā ērta. Jo es Gemini izmantoju modeļu līmenī. Tātad, šeit Flash, viņš labāk domā, šeit Pro, viņš labāk kodo, saprot to visu. Šeit man vajag veco Gemini, nevis 2,5, bet 1,5, tāpēc, ka token šitas te man vajag 2 miljonus, nevis 1. Jā, es tādā mērogā. Vispār jāpamēģina tas, ko teici ar Gemini Google.com. Ir tas rīks un... Yep. Oh, wow! There you go. Nice. Gemini.google.com uzspied burtiņi. Vienkārši tepat tās tekstā. Tā ir, kā tu WhatsAppā kādam zvanīt. Jā, saprat? Tu var izsaukt jebko. Nice. Jā, un tu tā kā veselai platformai var paprasīt vienkārši what's hot and what's not. Un strādā burvīgi. Zini, kā ar tiem mākslīgiem intelektu rīkiem reizēm ir, ka nestrādā, reizēm ir, ka strādā, bet pārsvarā tas ir tāds ļoti, ļoti labs rīks. Ja nestrādā, pamēģini vēlreiz. Jā, pēc stundas. Ja skaties uz nākotnē, kāda viņi būs pēc 5 gadiem? Man šito vakar uzdevu konferencē Deep Tech Atelier. Tur bija visu veidu scenāriju. Tu gribi tos foršu atbildi vai to? Tāda, kas vēl liekas reāli, uz kuriem mēs ejam. Labi, es došu optimistisku atbildi. Kā es redzu, kad pēkšņi, beidzot, ir tas laiks, mēs dzīvojam labākajā laikā, kāds ir iespējams līdz šim, manuprāt, kad cilvēkam ir iespēja sev attīstīt superspējas virzienā, kurā viņš vēlās, apgūt prasmes, piekļūt visas pasaules, visas cilvēces bez maz vai zināšanām, cik mums ir dokumentēts un iebarots lielajos valodu modeļos, protams, pārbaudot to visu. Bet jā, es redzu, kad man ļoti patika pēdējā laikā, ko es dzirdēju tēzi par to, ka vienkāršie darbi nebūs vairāk. Vidējie darbi tagad būs standarts, un sarežģītie darbi būs tas, kas ir, tas ir vērts maksāt par to. Un vēl tā tendence par darba tirgu, jo, skaidrs, ir bezatbildīgi šobrīd teikt, ka mākslīgais intelekts neaizstās kaut kādas darbvietas vai kaut kas tāds. Vienkārši tas notiks, jo, uzņēmēji ir uzķēruši to, bet tas nozīmē, ka mums vienkārši ir jāattīstās kā cilvēkiem ātrāk. Jā. Nevis varbūt tur, mēs to nedarīsim. Protams, kad ir jādara. Tas jau nāks par labu mums visiem arī, kad mēs katrs pats varam galā pēkšņi būt uzņēmējs, kas aizstāja, vai kuram pat nav sākotnēji vajadzīgi darbinieki. Mēs paši varam. Man liekas, tas attīstīs tās mūsu apzinātības un kaut kādas attīstības spēja mācīties ir core kompetence. Tam ir vienkārši jābūt, jo man liekas, līdz šim varēja izšļaukt. Vai bija iespējas, kā var tā kā neiespringt.
Un viss, un tas virzās uz to. Tā tendence vēl darba tirgu, kas noteikti ietekmēs mūsu ikdienu, mūsu ģimenes, visu kaut ko, ka īstenībā nevis tie lētie darbi ir tas, ko grib aizstāt, bet tie dārgie darbi ir tas, ko grib aizstāt uzņēmēji, jo tur ir finansiāls pamatojums tam visam. Un tad, tas noteikti ietekmēs, bet es saskatu, ka tur ir ļoti liela iespēja augt, iespēja attīstīties, nāksies, un vajadzēs universitātēm un vispār izglītības iestādēm vajadzēs mācīties. Vairāk nevarēs izšļūkt ar to. Tu iezubrīji pa nakti, un no rīta to visu izdabūji ārā no apziņas, un tad viss pazūd. Tas būs tas galvenais, ko tie lielie kuģi varēs vest savā vezumā, ir vide, cilvēki, kaut kāds virziens, lai tu esi fokusēts, nevis pa visur, ka visas pasaules iespējas, tad uzreiz ir atkal paralīze. Bet tu dosies kaut kādā virzienā ar līdzīgi domājošiem, tev tā organizācija iedos spēju valdīt par nepieciešamajiem rīkiem, nepieciešamos speciālistus sev blakus, un tā mācīšanās spēja, tā spēja absorbēt, noturēt un pielietot. Okay. Tas ir optimistiskais. Es ticu, ka tojās kaut kāds liels, kaut kādam sprādzienam ir jānotiek, jo šobrīd, man liekas, mums ir tas, mēs tagad meklējam to balansu starp inovācijas un regulāciju, kas ir ļoti aktuāli tēma šobrīd Eiropā. Jo, vajag likums, tā kā publiski, ir jau taisnība, vajag kaut kādu rāmi, tas nevar būt mežonīgi rietumi mūžīgi, bet inovācijas, vajag arī inovācijas, vajag jau virzīt attīstību, mums vajag tās jaunās tehnoloģijas, tikai tāpēc, ka viņam ļauj to darīt, tad mums beidzot nonāk tās lietas. Man patīk Arvils Kupers, kas ir mākslīgā intelekta asociācijas direktors, vadītājs šobrīd, viņš teica, ka šobrīd šī nozara ir kā raķetes. Nenormāli, neefektīvs, gāž ārā, visu degvielu, viss, cik ir tur, viss dabai slikti, vispār, viss uzsprāks kaut kas tur. Un tagad mums ir tas pats līdzīgi ar mākslīgo intelektu. Nav šobrīd tas nav eko, tas nav dabai draudzīgi, tur kaut kas saules paneļi, nē. Bet mēs tiksim tam pāri, pateicoties inovācijām, ka mēs kļūsim optimizētāk, bet vajag ļaut tagad darboties. Bet tu teici, ka Eiropa ir spējīga tā ar visu savu lēno, konservatīvo birokrātiju reāli pagriezt to kuģi tādā veidā, jo mēs neesam spējīgi bijuši to izdarīt 30 pēdējos gadus vispār. Mēs visu laiku atpaliekam no Amerikas un no vispārējā, un no tā, cik daudz viņi liek iekšā. Es nepiekrītu šajā posmā, jo, es atceros, 18. gads pienāca GDPR, kā mēs visi lamājāmies par šito visu pasākumu. Un tagad, ko mēs redzam Amerikas uzņēmumos, viņi arī liek konsentus un vispārējais, tā ka tas ir tā drīzāk ētiskā prakse, jo AI aktā jau nav nekā briesmīga. Tur, burtiski briesmīgi tur nav. Netaisam child porn, netaisam personality identification LLMus, kas var uzrakstīt agate, dabūt personas kodu, telefonu numuru, mājas adresu un vispār. Tā kā netaisam to, netaisam spyvēru par saviem darbiniekiem, netaisam behavioral modeļus un netaisam social, kas bija tas indeks, cik to es labs speciālists vai kaut ko tādu. Viss šīs lietas netaisam, pārējais tur ir kritiskāks, mazāk kritisks, tas ir atkarīgs no jūsu security. Tur jau nav nekā briesmīga. Tur ir dažas bloķējošas lietas, varbūt, kas mēs par šo konferencē, kur mēs ar tiem kopā bijām Igaunijā, man pēc tam uzaicināja uz ekonomikas ministriju, kur bija klāt cilvēki no Igaunijas puses, kas bija piedalījušies sarunās, kuru rezultātā radās tas mākslīgā intelekta likums Eiropā. Un viņi stāstīja savu perspektīvu, un viņi arī gribēja saprast, kā uzņēmēji to redz, un kā viņi, ko tas nozīmē mums, ko vajag mainīt, ko vajag savādāk, ko vajag labāk. Un tur ir tāda liela pelēkā zona, kad tev ir it kā jāatbild par to produktu, bet tu nevari par viņu atbildēt, ja tu nezini, kas ir iekšā tajā lielajā valodā, no kurienes iznāca tas rezultāts. Un tur ir tāda, tu jau, protams, tu nevari atbildēt, un tad tu paliec, un to izlems caur tiesām. Un tagad ir jautājums, kurš būs tas, kurš gribēs maksāt ar savu naudiņu, ja tie ir kaut kādi pirmie piemēri, kas kaut ko, un tam virsū vēl nāk, ne tikai, ka tas, jo es tev pilnīgi piekrītu, tas tur nav, veselais saprāts savā ziņā, kad vajag kaut ko taču jāreglē. Bet tam visam nāk klāt GDPRs un vēl kaut kāda likuma, kas nosaka dažādas jautājumus, un tajā kombinācijā tur sākās ritīgi tāda tur ir savas ierobežojošās lietas, viņām tur būtu jābūt, bet atkal citur, ja viņas nav, tad, protams, mēs paliekam kaut kur. Bet jā, es cenšos paļauties uz līderiem. Mums vajag vairāk tos jaunos un progresīvos līderus. Kā mēs atgriežamies vietās? Ko līdz augstskolu apmācīs? Cerams.
Jā, tas ir tas mērķis, bet jā, vajag cilvēks, kas saprot pie stūras. Mums podkāsts nosaukums ir, bet klausies, un tā ir tā diezgan ikdienišķa frāze, tīpaši, kad cilvēks savā starpā diskutē, bet ja tev būtu tāds viens teikums, ko abstraktējam klausītājiem, kas atrodas kaut kur tur vai tur, pateikt, bet klausies, un kaut kas tāds, kas ir viena lieta, kas ir jāpaņem līdzi, kas tas ir? Bet klausies. Vienkārši lieto, taisi projektiņus un darbojies. Tā lielākā barjera ir tieši baidīties no tās tehnoloģijas vai neizprast viņu vai nelietot. Tikko kā sāk lietot, tā ieietās. Bet vispār tā dzīves filozofijas ziņā es pateiktu, lai katrs sev uzdod jautājumu diezgan regulāri, kā labāk. Un vienalga, vai galā tur ir mākslīgais intelekts, kas padara to labāku, vai ātrāku, vai efektīvāku, vai kaut ko uzlabo, vai vienkārši mūsu lēmumu kvalitāti. Vienkārši padomā, kā labāk. Nice. Šis skanēja smuki. Mums šodien ir Dace. Es nezinu, vai tu paspēji izlasīt man vakardienas LinkedIn postu, bet mēs uzaicinājām cilvēkus. To, ka tas bija ad hoc un vakar, tad mums ir tikai Dace šodien. Rīt būs Reinis, es viņu arī vēl nepazīstu. Tāpēc Dace ir special. Krists arī tā ir, viņš vienkārši ir co-producers. Tad tagad jūs rubrika uzdot jautājumu Sagatē. Jūs esat agrīnie pionieri. Patiesībā rītīgi forši saruna, man ļoti patīk klausīties, esmu gatava pieteikties to programmā, jau tā kā pieraksties man, bet man ir daudz jautājumu, es mēģināšu kaut kā sastruktūrizēt, kaut kā mazāk viņus uzdot. Man viens jautājums ir par to, ka, arī runājot tieši par mākslīgā intelekta attīstību, kā Latvijā, mums kā Latvija uztaisīja tikko Face nodibināja likumu par mākslīgā intelekta centru, tu stāstīji, kas ir programma RSU, tu piezaisti Tallinas universitāti un vēl tehnisko universitāti. Kā tu vispār vērtē, teiksim, salīdzinājumā, mums visiem patīk salīdzināt Latviju ar Lietuvu, Igauniju, tur kā minimums, kā tu vērtē tīri, kaut vai ļoti subjektīvi, kur Latvija salīdzinājumā Latviju, Lietuvu un Igauniju atvodas tādā mākslīgā intelekta attīstības, izpratnes, izglītības ziņā? Te mums pēc starptautiska konflikta izklausās. Apzināts, jā. Mums nav tik daudz klausītāju. Mums ir viens klausītājs šobrīd. Tas ir klātienes. Sarunas varbūt būs vajag. Spriežot arī pēc konferences, kur mēs ap divi ar tevi arī bijām, vienkārši tā vide, tā ekosistēma, tur ir nedaudz tā kā mature, kaut kāda nobriedušāka, gatavāka tam visam. Un tas varbūt balstās uz to arī, ka varbūt IT vide un startup vide, tur tā kā vienkārši viņiem ir ātrāk, daži gadi mums priekšā par to apziņu un kaut kādu tādu sajūtu, kā tam būtu jābūt. Tāpēc Igaunija, rosās. Lietuvā, protams, arī AI klubiņi kaut kādi, AI meetupi, tas viss ir tāds stabila attīstība. Latvijai, arī nav tā, ka mums nav. Jau vairākus gadus strādāju arī piemēram, ar to pašu Giraffe 360, ļoti aktīvi, intensīvi arī sadarbojamies mākslīgā intelekta talantu programmas ietvaros. Ir vēl vesela čupa ar uzņēmumiem, ar organizācijām. Ja es nekļūdos, uz mākslīgā intelekta centra direktora amata bija vairāk kā 50 pieteikumu. Es nezinu, es nofilmēju šodien, kaut ko. Bet tas nozīmē, ka ir cilvēki, kas it kā nav, bet kad ir beigās. Un kaut kas līdzīgs bija arī Liepājā, kad es sāku IT Waffle meetups un vispār IT pasākums kā tāds, jo tā kopējā nostāja bija, ka mums jau te nav. Ko tad, man pēc tam tikai teica, Agata, es neticēju nevienu sekundi, kad kāds vispār atnāks pie tevi uz to pasākumu. Un beigās atnāk. Un ir. Un mums ir vairāk 100 cilvēki, kas regulāri nāk uz pasākumiem, visu reizē nē, bet tā kā pamīšs. Un tas pats ir arī Latvijā. Nav tā, ka nav. Pārliecinājos 100% arī pastrādājot ārvalstīs, Latvijā ir mežonīgi gudri cilvēki. Gudri, spējīgi, mērķtiecīgi, un viss ir tā, ka virzās uz to. Tas, ka mums vajag vairāk, jā, protams, bet nav tā, ka nav, bet noteikti vajag vēl. Jā, bet jebkurā gadījumā forši, ka tu esi un forši, ka tu esi tur, kur tu esi tagad. Tā kā tāds optimistiskāks skats arī uz kopējo plānu un tieši izglītības sistēmā. Bet tu pieminēji tieši par kuģiem. Nesen tieši Igaunija pasludināja, ka viņi sadarbojās ar OpenAI par izglītības, principā, AI ieviešanu izglītības sistēmā.
Es biju pats uztaisījis postu, ietegoju izglītības zinātnes un izglītības ministriju, viņi man neko neatbildēja. Tā kā forši, ka ir augstākās izglītības līmenī jau sākās iestrādes ar tādu programmu, bet kas notiek ar, teiksim, tādu vēl lielāku, smagāku kuģi, kas ir tā lielā vispārējā, pat arī pamata izglītība, kur mēs esam ar to un kāpēc mēs varbūt jau nesekojam Igaunijas piemēram, un vai tas izglītības kuģis jau nesaukt mazliet tas sāp Titanic izskatīties. Zini, man ir foršā politkorektā atbildi. man ir arī man personīga. Es jau tev saucu tavu viedokli dzirdēt, ne jau. Ja tur ir lambādi, viņi netiks izgriezt. Man liekas, ka, es dziļi degu par IT izglītību, un es viņu veidoju, jo viņai vienkārši ir jābūt vairāk. Man liekas, ka ir vienkārši ir jādara vēl, ir jādara vairāk. Es redzu forši iniciatīvas, tā kā ir, bet es atkal eju no tā fona, ka es esmu IT cilvēks jau 11 gadus, un man varbūt mans kaut kāds nozars kretīnisms, bet vienkārši jā, tā bija viena no labākajām iniciatīvām ever, ko es dzirdēju, kad Igaunijā no 2. klases jau ir IT. No 2. klases būtu jābūt arī mākslīgam intelektam. Jautrs fakts, ja mēs vidusskolā mācītu matemātiku, kas ir pielāgota mākslīgā intelekta vajadzībām, tiem pamatprincipiem, mēs apsteigtu maģistra līmeņa studentus tajā, cik ātri mēs varētu apgūt mākslīgo intelektu. Ja tas vien jau tā kā neizraisa kaut kādas pārdomas, tad, vienkārši, nedaudz pielāgojot, es nesaku, ka visu valstu vajag, ka mēs visi tagad būsim mākslīgi intelekti izstrādātāji, bet tie koncepti ir svarīgi, viņi ir matemātiski vairāk nekā varbūt programmēšanas vai kaut kas tāds. Un, jā, vienkārši nedaudz pielāgojot, es nezinu, kāpēc tas nav vēl izdarīts, bet, gan jau, ka cilvēki domā. Kopumā, es saprotu, tas ir atkal tas lielā kuģa moments. Es varu censties, mums vajag pagriezt tūlīt uz mākslīgo intelektu. Bet reizēm to nevajag tik agresīvi darīt, pakāpeniski, bet varbūt nedaudz ātrāk to vajadzētu darīt. Tā kā jūs teicat, netaisot beef ar izglītības un zinātnes ministriju, bet kas tev tieši šķiet, kas trūkst? Kas trūkst šobrīd, lai mums tas sīkājums pa dibani? Man liekas, tur pat nav varbūt tik daudz runa par izglītības ministriju, kā par to cilvēku skaitu varbūt arī kaut kādu, un cik atkal tas, ko Riga Tech-Girls dara. Tie ir tādi lieli fundamentāli jautājumi, ko viena pati izglītības ministrija neatrisinās. Mēs varam iet tagad pieteikt, mums vajag to, un kas viņi pasniegs, un kas būs tie cilvēki, cik labi viņi būs apmaksāti. Te ir tādi, vai viņi būs motivēti to darīt, jo tā nozara jau savā ziņā arī pati to kaut kā virza. Ja tu esi IT pasniedzējs, tad pirmais uzņēmums momentāli uzrunās, tev ķeksēs ārā, jo tu esi kāds, kurš māk programmēt, un tā kā, protams, tev piedāvā 2 reizes, 3 reizes, 4 reizes, 5 reizes, whatever, lielāku algu. Vienā mirklī tas skolotājs salūst. Viņš aiziet uz to uzņēmumu, ja viņš neizjūt tādu dziļu misiju par to. To misiju varētu stimulēt ar atalgojumu un kaut ko tādu, bet tā vide reizēm, viņi ir, tur nav tikai izglītības ministrija. Un speciālisti, atkal izglītība, kā vai mēs pasniedzējam šobrīd pasniedzam mākslīgā intelekta prasmi. Mums ir daudz jautājumu, vai mēs varam varbūt no ārvalstīm piesaistīt, vai mums ir ārvalsts speciālistu piesaistīšanas programmas. Kaut kas ir, bet, tad ir šobrīd tā tēma par to valsts virzienu arī ir tāda ļoti aktuāla. Un ja tas ir mākslīgais intelekts, tad vajadzētu darīt vairāk. Bet visās, daudzās jomās, tas ir kā raķeti uz mēnesi dabūt, tam jāpielāgojās ir viskaut kam. Tad vēl viens jautājums, tas ir tāds, varbūt atkal uz nākotni tendēts vispārīgāks, bet ir tāds Karls Sagans, astronoms, fiziķis, viņam 90. gados bija citāts, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ir ārkārtīgi atkarīgi no zinātnes un tehnoloģijām, taču gan viens neko nezin par zinātni un tehnoloģijām. Tā kā šobrīd, man liekas, tas ir vēl vairāk pastiprināt. Mēs runājam, kā mēs attīstam mākslīgo intelektu un ka viņš drīz jau pats spēs sevi izglītot. Tas ir acīm redzam, ka paliek ar vien gudrāks, risina ar vien sarežģītākas problēmas un tā tālāk. Tā kā tas jautājums var būt otrādāks, kā tad mēs nodrošinām, ka mēs cilvēki turpinam izglītoties, ja mums ir tā kā gatavs iznākums uzreiz, vai mēs neesam tagad pēdējā pauda, kas vēl kaut kādu pieredzi liek iekšā un domā un trenē to smadzenes muskuli. Tā kā var būt šo te protams, ka tur ir iespējas, pat tā problēma, kā lai, varbūt mēs to pašu savu būtību un
mērķi saglabājam. Jebkā, lai mēs virzam to savu pievienoto vērtību. Ļoti labs jautājums. Es to izjūtu arī kā tādu nelielu atbildību, kad es, piemēram, vādu mākslīgā intelekta apmācības. Tad arī viena no pirmajām lietām ir, kad es pieminu, ka šo tehnoloģiju vajag izmantot jēgpilni, nevis vienkārši izmantot. Un tad es rādu un stāstu, kas tad ir tie jēgpilnie pielietojumi, ka kaut ko var atrast, kaut ko meklēt. Un tas ir viens, var kaut ko vienkārši uzģenerēt, tas ir sliktais variants. Vienkārši dabūt atbildes. Bet otrs ir tas process, kā mēs nonākam pie kvalitatīviem risinājumiem, kvalitatīvām atbildēm un kvalitatīviem jautājumiem gal galā. Un tas ir, kā to tehnoloģiju vajadzētu izmantot. Mēs kā sabiedrība nesam nenormāli lielu atbildības nastu šobrīd. Mēs esam katrs, kurš klausās tagad šo podcastu, uzdodam paši sev jautājumu. Nebūs tā, ka izglītības ministrija tagad un mēs visi tagad mācāmies un mēs jēgpilni pielietojam. No katra paša individuāli sākās šis jautājums, vai es pielietoju, vai es gribu attīstīties, vai es gribu uz atpakaļ iet. Man ļoti patika. Es super īsts stāsts padalīšos. Es lidoju no Varšavas uz Rīgu un lidojuma laikā pret mani pagriežās jaunietis un saka, Očau, mēs esam tikušies mākslīgā intelekta pasākumā. Es saku, jā, es skatos tiešām jaunies. Es prasu, ko tu te? Un viņš saka, es vedu Latvijas komandu no Baltijas reģiona programmēšanas olimpiādas. Un izrādās, ka Latvijas komandā viena meitene ir izķērusi 3. vietu. Un vēl ir atzinības raksti, jaudīgi iestartējuši. Tagad tā meitene brauks uz pasaules programmēšanas olimpiādu. Fantastiski. Un es prasu, un es lietoju mākslīgo intelektu, kā tad tur iet? Viņš, protams, ka lietoju. Un viņš saka, zini, bet tagad jau laikam ir tā lielā dilemma starp ātrumu un kvalitāti. Un atkal, kā labāk? Jautājums paliek tas pats, kā labāk, vai es šajā uzdevumā konkrētajā gribu būt ātrāks vai labāks? Un tas ir tas kā labāk jautājums, kas pavadīs mūs gan darbā, gan ar bērniem vai ar ģimenēm, kā mēs ar draugiem, kā mēs lietojam šo tehnoloģiju. Vai mēs gribam vienkārši bliest vai uzlabot savu kvalitāti? Tas ir stipri iekšējs jautājums, ko jāsaka. Es domāju, tas, ko es arī gribu pateikt, ka skaidrs, ka ir ātri, bet mēs jau šobrīd tā kā kūrējam to iznākumu, jo mēs zinām, kas ir tas ātrais un ko mēs varbūt no tā ātrā varam salikt kopā kā kvalitatīvu. Tā kā tā spēja varbūt, tad, kad tev nav tā izpratne, kas ir kvalitatīvs, tad to ātro varbūt tu pieņem kā to gala rezultāts. Tā kā tas ir varbūt tas risks, uz ko mēs ejam. Fundamentāls jautājums, ko būs jārisina pilnīgi visos līmeņos. Tā skaitā arī tiem lielajiem kuģiem, tam universitātēm, katram mazajam kursiņam un katram mammai un tētim mājās, kā mēs vēlamies, kā mēs izvēlamies. Visaldiem? O, jā. Jā. Nu, bet klausies Latvija!